Šodien parunāsim par Hyundai Tucson. 20. gadā iznāca šis modelis, ļoti veiksmīgs jau parādīja tirgū, patika dizains, patika komforts, patika cena, un viņiem ir iznācis atjaunotājs variants. Jaunais faceliftotais Hyundai Tucson. Galvenokārt atšķirības ārpusē ir minimālas, dienas gaitas LED lampas redzamas, priekšējie bumperi jauni, aizmugurēji bumperi jauni un daži jauni disku dizaini, sevišķi sportiskajā N-Line versijā. Jaunajam Tucsonam ir ļoti garš saraksts ar lietām, kas ir pilnveidotas un uzlabotas. Tur sarakstīja veselu pilnu lapu, bet no ārpuses to īsti nepateiks, tikai tāpēc, ka nav ļoti radikāla atšķirība. Lielākās atšķirības redzēsiet tieši iekšā salonā, bet lielais vairums no viņām jebkurā gadījumā ir tieši funkcionāls. Tas ir domāts priekš tā, lai tā mašīna būtu vēl ērtāk lietojama jums ikdienā. Iekšpuse jaunajā Tucsonā ir tas, kur notiek visvairāk izmaiņas. Tas apsildāma, jauns dizains, visu forši. Daudz pogas uz stūres, visas fiziskas, nevis skarieņjūtīgās, ļoti ērti viņas ir lietot, viss labi. Mazais instrumentu panelīts ar atsevišķu stāvošo multimēdiju ir zudis. Tagad ir viens liels garš ekrāns, kur ir gan visas ciparnīcas, gan multimēdijas. Un viņš ir stipri tuvāk priekšējiem stiklam, lai nevajadzētu tik tālu acis novērst no ceļa, kad vajag paskatīties navigācijā. Papildus lieta, kas parādījusies kā pieejama opcija, ir projekcijas, jeb head-up displejs tieši priekšējā stiklā. Šoferim visas svarīgākās lietas, speedometrs, asistenti, navigācija projicējās tieši uz tur. Vispār nevajag no ceļa novērst acis. Nākamais – vidējā konsole. Šeit vairs nav ātruma pārslēdzējs, viņš ir pārcelts tieši pie stūres, ļoti tuvu, ar roku ātri aizsniedzams un ir sevišķi kaut kādos lielveikalu stāvvietās. Ļoti ērti un ātri var ar viņu pārslēgties, navigēt, viss ir tur ļoti skaisti un jauki. Nākamā sadaļa. Zem multimēdijas apakšā atrodas atsevišķi izdalīta klimata kontrole. Viņa ir uztaisīta tā, lai matētais pārklājums nepaliktu ar visiem šitiem pirkstu nospiedumiem. Tas ir tā, lai nevajadzētu visu laiku tīrīt. Un tad augšpusē ir virs viņas īsts shortcuti tieši priekš multimēdijas. Tā kā visas svarīgākās lietas ir ar fiziskām pogām, ātri piespied un nokļūst tur, kas tev tieši vajadzēja. Tālāk, atbrīvotā vieta, kur bija iepriekš ātruma pārslēdzējs, tagad ir tikuši pie lādēšanas portiem USB-C tipa. Un vieta ir perfekti piemērota, teiksim, mazai sieviešu rokas somiņai, kur, kā mēs visi zinām, ļoti labi ietilpst iekšā mazs spogulīts, matusu lupu krāsā. Starp citu par to runājot, uzreiz augšā ir arī spogulīts ar gaismiņu. Varētu sev saknes lupu uzkrāsot. Un turpinot par šito visu, viena no lielākajām lietām ir tā, ka tieši šeit ir uzcelts augšā bezvadu telefonu lādētājs. Kas nozīmē, ka iekāpjot mašīnā, jūs uzreiz pataisno uzliekat viņu šeit, viņš uzreiz sāk lādēties, bezvadu savienojums ar multimēdiju, visi Waze, Spotify, telefoni, viss notiek automātiski, ļoti ērti. Un pasažieris atkal būs ļoti priecīgs par to, ka tieši priekšpusē parādījies mazs plauktiņš, kur ielikt visādas sīklietas, kas varbūt uzreiz kabatās spiež bišķi, bet jāvadā līdzi. Tad tur viņām ir vieta. Nākamā lieta ir tas, ka tieši es ar savu 1,92 m esmu ļoti komfortabls šeit iekārtojies, man ir labi, aiz manis es pats varu iekāpt iekšā, un ar visu panorāmas lūku, kas šī mašīnā ir, man galva pat ne tuvu nav pie griestiem. Viņa ir ļoti ietilpīga, viņa ir speciāli uztaisīta tā, lai viņa lietošanā ikdienā būtu maksimāli komfortabla. Un vēl viena feature. Jaunajam Tucsonam uz palaišanu tirgū, tobišķi tagad, ir pieejama pilnīgi jauna krāsa cipreses zaļais, tāds peliecīgs zaļgans. Un tikai uz šito laiku ir pieejams ādas salons ar saskaņoti zaļām kontrastu šuvītēm. Sanāk ļoti smuka kombinācija. Paskaties, pamēģini.